Ātri sevi prezentējot, mani sauc Ģirds Edvards Stepiņš, es pasniedzu 3D modelēšanu, 3D spēļu veidošanu bērniem un jauniešiem, arī multimēdiju prasmes, kas ir animācija, video veidošana, drusciņi arī mūziku, tādas lietas. Es darbojos arī bez Ventspils digitālā centra un zinātnes centra Vizium, tie divi ir saistīti. Es darbojos arī Liepājas, tagad jau vairs ne, Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas akadēmijā. Jauno mēdīju nodaļā tur es mācu studentiem 3D mākslu. Un bez tam arī rakstu mūziku. Un bez tam arī spēlēju koncertus un rakstu mūziku. Tā, cerams, ka tad ar tādu tur priekšstatu mani vairāk klausīsies. Tā. Es par šito tātad gribētu rādīt tātad to lietiņu, uztaisīsim, lai ir tā. Labās digitālās prakses labākai digitālai dzīvei. Tā, un tad man būs jāuzliek, lai man ir liels ekrāns, kur var visu redzēt. Tā. Un tad es jums zoomā pārslēdzu šito te, lai var redzēt tā šito te, un paņemsim share sound varbūt, lai man no datora skaņa arī nāk. Tā, un tagad, kamēr viņš ielādējās, mums ir stunda aptuveni. Es centīšos tā, ka kad es sāku muldēt, tad 20 minūtes, tad var drusciņi atvilkt telpu, un tad 20 minūtes, un tad var drusciņi atvilkt telpu. Tā. Sāksim runāšanu. Tā, par šito, par tām labajām, noderīgajām, tā vajadzētu teikt. Es, lai gan izvairos no vārda labs, tagad es psiholoģijos palasījis vārds labs ir dīvains, noderīgs ir labāks vārds. Aizvietot vārdu labi ar noderīgi, tad uzreiz mainīsies perspektīvas pasauli, bet arī uz digitālajām lietām. Sākšu tīri ar video un izklaidi, cik te ir pieaugušo, cik te ir jaunieši, bet man liekas, jums visiem ir viena un tā pati problēma, jo mums pilnīgi visiem ir viena un tā pati problēma, cik no video satura mēs lietojam, lai sevi mācītu, uzlabotu vai kaut kādā veidā padarītu liederīgāku. Par to, tātad ātri sakot par to, YouTube'ā to sauc par tutoriāļiem, TikTokā viņi arī ir, TikTokā platforma, es vienkārši saku, es viņu neesmu līdz galam izpētījis, tur tas īsais saturs pārsvarā liek cilvēkiem būt stipri ātrākiem un izklaidējošākiem, bet arī tad saturs līdz ar to ir mazāka proporcija izglītības saturs. To es esmu kaut kur tālumā lasījis, nezinu, vai tā ir pilnīgi taisnība. Un arī izklaides saturs ir nepieciešams, pēc tam būs vienkārši mazs filozofisks jautājums, kam mēs dodam to savu izklaides skatījumu. Un tātad dokumentālās filmas, lekcijas, psiholoģija, meditācija, apgūt hobijus un tādus pieminu par. Par mācību video vienkārši sakot, ka viņš kaut kam var atrast nākamos līmeņus. Par ēst gatavošanu jūs varat meklēt ēst gatavošanu un arī apgūt nedaudz par uzturu. Noreklamēšu uz brīdi Adamu Sejā. Tā, te jānogriež drusciņ klusāk. Noreklamēšu uz brīdi Adamu Ragu Sejā, kurš taisa video pār ēdieniem, bet pie reizes arī uzdod visādus jautājumus par uzturu un zinātni. Te ātri sakot, viņš stāsta par to, kas ir saldie sīpoli. Kas par to. Tā, un tad man būs ar šito laikam dīvainības, kā viņš tur rādīsies. Tā, otra lietiņa ātri rādot pa vēsturi. Atrādot uz to prezentāciju arī noteikti būs noreprezentēta. Šis ir piemērs kanālam, atrādot to kanālu, šis ir kanāls Oversimplified, kurš rāda vēsturi. Un viņi rāda tātad šitādā diezgan vienkāršā animācijā. Tas ir pēc tam jums vairāk motivācija, sakot, ka to animācijas līmeni nevajag super augstu, lai uztaisītu saturu. Un es vēl jums tikmēr priekšā nodemonstrēšu, ka ja es izvēlos subtitrus angļu, un tad tiem subtitriem izvēlos automātisko tulkošanu, un šitajā sarakstā atrodu latviešu valodu, tad viņš mums dos kaut kādus latviešu subtitrus tiem no jums, kam vēl jāpamācās angļu valodu. Tā. Un tad rādot šito te, šitais ir par Amerikas civilo kāru, es parādu mazu epizodi, cik var interesanti uztaisīt vēstures saturu tieši par Amerikas pilsoņu karu. 9 months and 4 days ago. My father brought forth upon my mother himself and gave to her a child, conceived in a shack in Kentucky and dedicated to the proposition that I will drink num-nums from a bottle and do little poo-poos in my pantses for the next 2 to 3 years. Tā tur jau ekstra, bet tas kanāls ir, viņiem tā proporcija ir tāda, ka viņi tur 30% joki, 30% nopietnas vēstures saturs un 30% pa vidam. Bet ja jūs gribat kādu vēstures tēmu fiksi iepazīties, nezinu, piemēram, par to, kas notiek Balkānos, tad šitais kanāls ir tāds
baudu pilns veids, kā to uzzināt, jo viņi to vēsturi, izņemot, ja tur grūtības atšķirt joks no realitātes, viņi to vēsturi ļoti korekti ievēro, bet tas pārsvarā caur šitādiem maziem jokainiem fragmentiem, kur, teiksim, prezidents Linkolns piedzimst un jau veica savu proklamāciju. Tā, sakot pa video saturu, kas ir vēl veidi, es izejot cauri tīri video satura veidiem, jo tur ir patiesībā tūkstošiem veidu. Viena lieta ir vienkārši pētīt dzīvi pasaulē un tādas lietas, kas ir, sakās, My Day in a Life of. Day in the Life of a Japanese Game Center Worker. Vīrietis, kurš vienkārši stāsta par savu dzīvi Japānā, par Japāņu kultūru, viņš ir gan iepazinies ar rietumu kultūru, lai pateiktu, kas ir atšķirības, kas no interneta pētījis Japāņu dzīve ir krietni atšķirīgāk. Un te viņš rāda Japāņu īsto dienu, kā viņi strādā, ko viņi dara, kādi viņi uzvedās un tāds. Internets ir pilns ar cilvēkiem, kur vienkārši stāsta par savu pasauli. Jūs arī varat citiem stāstīt par dzīvi Latvijā un kāda ir dzīve šeit un kā viņi atšķirās. Tur ir ļoti daudz piemēri, kur jūs varat jebkuru valstu un jebkuru kultūru gan arī apskatīties un cilvēki par to pastāstīs. Tā, te ir piemērs tātad, kur tas saturs var būt ļoti nopietnāks. Mums visiem ir kaut kādas ķibeles psiholoģiskas gatavas. Es iesaku šito vecākiem un bērniem, arī jauniešiem, ja jūs jau esat atklājuši, ka jums ir, teiksim, datoratkarība, šis ir Doktors K. Un Doktors K taisa video, viņš ir domāts daudziem vecuma posmiem, no pusauģiem līdz pieaugušiem cilvēkiem, piemēram, par datoratkarību. Diemžēl es to skatos arī dažreiz. Man dzīve paiet pie datora, tā kā man tāpat vai agrāk datorspēļu atkarība, tad mediju atkarība, bet viņš stāsta par tādām lietām, kas ir mūsdienu specifiskas problēmas cilvēkiem, kas daudz ir datoros. Viņa video pārsvarā ir salīdzinoši gari video par vienkāršām tēmām. Šitais video, piemēram, stāsta par to, kāpēc mūsdienās cilvēkiem bieži pazūd adaptabilitāte, spēja pielāgoties, un tas ir saistīts ar internetu, jo jūs internetā varat atrast sev dziļi pielāgotas lietas, un jūs neesat pieraduši, ka pasauli jums nepielāgosies, un tā ir nopietna problēma, kas cilvēkiem ir. Tad, kad cilvēki nespēja pielāgoties pēc tam pasaulē. Tas ir nopietna problēma, ir īpaši tiem, kas ir pagadījuši daudz laika digitālā vidē. Es viņu tīri iesaku, un vecākiem, kas tur grib saprast datoru atkarību, labāk tur ir. Jo, lai gan tagad jau eksistē vecāki ar datoru atkarību, tas ir sakot, vai ir perspektīva uz to, kā ir uzaugt mūsdienu pasaulē. Un tur ir pēc tam visādi specifiski gadījumi par psiholoģiju, kur jūs atradīsiet, piemēram, ja tur ir kaut kāda konkrēta psiholoģiska ķibele. Te ir, piemēram, sieviete, kas stāsta, kā dzīvot viņas dzīve ar to, ko latviski sauc uzmanības deficīta sindroms. Un tas, ko viņi saka, ir visādi padomi un tādas lietas, kur var pēc tam sasmelties iedvesmas un tādas. Tas ir pēc tam. Tur ir pēc tam tāda dīvaina lieta, ja tur kādreiz ir bijušas problēmas un ir secināts, ka, piemēram, kāda maza problēma, teiksim, ADHD ir ļoti izplatīta problēma, jo mazā līmenī viņa ir cilvēkiem mūsdienu gandrīz, daudziem mazā līmenī, ļoti mazā ne jau klīniskā līmenī. Un tāpēc tur ir noderīgi, kad cilvēks stāsta, kā viņi dzīvo caur dzīvēm ar dažādām tur psiholoģiskām lietām un tādā. Un tā ir viens tāds, kur jūs, piemēram, internetā varat atrast visādas lietas. Es, piemēram, rādu šo vīru, lai gan tur viņš ir budists, bet viņš tur pārāk par laimi nesprediķo savu. Viņš stāsta tīri par meditācijas tehnikām un tādām lietām. Es viņam uzticos vienu iemeslu dēļ, jo viņš ir iebāzts iekšā magnētiskās rezonanses aparātā. Viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kas ir pārprogrammējis savus smadzenes. Un viņš mums stāstīs vienkāršas lietas, kā, piemēram, atpūsties, relaksēties, atlaist vaļā un izmantot to, ko meditācija lieto, jo meditācijas tradīcijas pēc tam ir psiholoģija. Tas ir piemērs, tā es jums parādīšu Mingyuru Rinpoči. Viņš jau to visu stāsta ar lielu humoru, un viņam ir ļoti liels saturs, tā kā, ja jūs viņam piesakojat par tīri ikdienas nervozitātes pārvarēšanu Mingyuru Rinpoči, un viņš stāsta to visu ļoti. Dīvainākas lietas ir, piemēram, mācīties vingrot no cietumnieka. Kā tie kanāli var būt dažādi, lai gan šitais vīrs neizskatās pēc jaukākā cilvēka. Viņš stāsta elementāras lietas, kas ir kā ēst, kā pareizi vingrot, un tad viņš demonstrē, ka viņam ir tie muskuļi, bet vairumam no mums, cik es saprotu no zinātnes, noderētu vairāk muskuļi. Tiem cilvēkiem, kam ir tie milzīgie muskuļi, tur jau ir veselības problēmas var rasties un tādas. Bet tur ir dīvaini saturi. Jūs atradīsiet cilvēkus, piemēram, rādot Pink Flamingo, guy kicking Pink Flamingos. Tur visādi, piemēram, ja jūs meklēsiet par to pašu
Ja jūs meklēsiet par to, kā, piemēram, sportot pareizi, šitais vīrs laikam būtu vispilnīgākais. Viņš ir gan muskuļots, gan viņš šausmīgi daudz trenējās ar lunkanību un tādām lietām. Tas ir tā, sakot, pa internetam sakot. Un vistrakākais, ātri sakot par šito saturu, jūs varat ierakstīt vienkārši universitāšu kursi. Šis ir vienu dienu garš kurs, tas nozīmē 24 stundas, kur jums mācīs programmēšanu pilnīgi no nulles, jo viņš sāks ar Scratch programmu. Tie no jums, kas nav programmējuši vispār, bērnu programmēšanas programma Scratch ir ļoti laba, lai iemācītos programmēšanu, pirms jūs iemācāties programmēšanu, jo viņa ļauj vizuālajā kodā, es rādu no šīs lekcijas. Harvards Universitāte 2023. gads, citreiz viņi ieliek pa taisno. Un tas, ko viņš dara, ir šitajos kursos māca, piemēram, par to pašu Scratch programmēšanu, iesākt un taisīt lietas. Tātad algoritmisko domāšanu iemācīt no paša sākuma. Harvards Universitāte viena diena, nevis tur 1 stundu vai kāda. Bet tas ir vairāk jautājums par šo ir tāds. Tagad es uzliekšu visu lielo jautājums par šo ir tāds, vai mums visiem nenoderētu. Es arī bieži šmaucos, tur ir kaut kāds jāpastāsta. Man no dzīves piemērs ir, ka es autobusos ļoti labi esmu noskatījies Harvardas Universitātes profesorus. Un pa vidu sakot par izklaidi viens būtisks jautājums. Es jums ieteiktu pēc šīs lekcijas apskatīt savos pierakstītajos abonamentos un atrast vienu cilvēku, no kur atrakstīties, jo man jums ir filozofisks jautājums. Divas pasaules, kurš vairāk pelnījis jūsu skatījumu, šis ļoti, ļoti smagais un horeografētais un dziļi filozofiskais mākslas darbs. Uzliksim. Meitene jau, protams, skaista, bet viss, ko viņa dara, ir diezgan pat neprecīzi dzied līdz dziesmai. Un parādīsim citu meiteni, kura tur iespējams ir ieguldījuši vairāk darbu šitajā. Pēc tam piebildīšu, ka basģitāra ar pirkstiem, jūs varat redzēt, cik tās stīgs ir lielāks, basģitāra ar pirkstiem krietni grūtāk. It īpaši ar maziem pirkstiem. Tas ir piemērs par to, bet tas ir nopietns jautājums. Ko sēsim, to pļausim, bet tas ir atbalstīsim talantīgos satura veidotājus un tie, kas varbūt ir normāli cilvēki, jo internets ir pilns ar bagātiem, skaistiem cilvēkiem, kuri tai skaitā tiek populāri. Ar vecākiem sarunājāt, ka viņiem tiek pieliktas šitā tēma, kā to sauc, caurplūsma. Tāds. Nu, un par satura vērotājiem pēc tam, par satura veidotājiem ļoti svarīga lieta. Algoritmi, atgādināšu, interneta algoritmi, vai jūs esat bērns, pieaugušais pusaudzis, viņi no jums vēlās jebkādu reakciju. Dari jebkādu. Protams, labāk būtu pozitīvu, bet dari jebkādu. Un par satura veidotājiem jūs skatās, tur ir vecie labie troļļi, nejēgas un negatīvas apjucošas dezinformācijas izplatītāji. Svarīga tēma. Ir cilvēki internetā, kuriem burtiski tiek maksāts, lai jūs padarītu negatīvāk. Tas ir par dezinformāciju. Liela daļa dezinformācijas nav konkrēta dezinformācija, vienkārši, lai jums liktos, ka viss ir slikti. Kādā pasaulē jūs esat, tas var izpausties dažādi. Es zinu, ka uz bērniem un jauniešiem speciāli tēmē, lai stāstītu, kā dzīve ir slikta un visi ir pret viņiem sazvairējušies un tāds. Pa vidu sakot, tas likums ir tāds. Ja tas cilvēks ir pārāk emocionāls, jauniešu saturā ir īpaši tātad YouTuber uzdrīkstēšos pabļaustīties. Oh my God, what is going on? Oh no! Tie nav īsti cilvēki, tās nav īstas reakcijas. Viņiem nav nekāda spēja par sevi pasmieties. Nu, tur es minēšu Donaldu Trumpu kā piemēru. Viņš ir ļoti patiesībā pilns ar jokiem, bet viņš pa sevi gandrīz nekad nesmējās, kas ir norādījums uz to, ka cilvēks ir egoistisks, narciss un tāds. Tād un pārāk nopietni, tād arī. Tad viņi visticamāk vēlas vienkārši jūsu reakciju par jebkuru cenu un viņi melo. Tātad tā teikt, visi melo, bet ne es. Es esmu vienīgais, kam jūs varat uzticēties. Es vienīgais nemeloju. Šitāda veida satura veidotāji. Bet tas visiem būtu jāzina. Tā ir svarīga kritiska prasme, kas mums visiem cilvēkiem ir nepieciešama, lai mēs saprastu, kur ir tie meļi. Tad stāstot par valodu, kultūru un citu internetu. Drusciņ stāstot, jūs varat izdarīt vienu interesantu lietu, jo jaunāk jūs esat, jo labāk. Tātad te ir rakstīts Lo siento, donde está la biblioteka. Es iesaku romāņu valodas, ja jūs mācaties, kas ir itāļu, spāņu,
Sakot, itāļu un spāņu būtu visvieglāk, pēc tam franču ir grūtāk, portugāļu ir grūti izrunājums un tādas. Viņas viegli rulējās no mēles. Bet sakot, ja jūs skatās seriālus vai skatās multenes, SpongeBobu vai vēl kaut kur, ja jūs viņu skatīsieties spāniski, jūs viņu ļoti ātri iemācīsieties. Jo jaunāk jūs esat, jo vieglāk jums ir vienkārši atvērt multeni, un daudz bērni vienkārši iemācījās skatoties Peppa Pigu, nesaprata, kas tur notiek, un ātri iemācījās. Ir Duolingo, ir Babel, ir citas aplikācijas, valoda ir spēle. Tur filozofiski pieaugušiem sakot, pēc Wittgensteina rakstītā valoda ir spēle. Ja jūs esat saskārušies ar žargonu, kuru jūs nesaprotat, tad jūs zinat, ka valoda ir spēle, kuru speciāli varbūt negrib jaunieši ar jums spēlēt. Tas aizņem pat 5 minūtes dienā, Duolingo to ļoti ātri dara. Es, piemēram, mācos 3 valodas, bet mācos patiesībā tikai spāņu. Tās 2 valodas vienkārši ātri ķekšu pēc, jo tas var aizņemt 5 minūtes tikai. Par valodu sakot, valodu uzlabo smadzeņu darbību. Tur jāmin traks fakts par demenci, kas ir tātad valodu uzlabo smadzeņu darbību. Ja jūs zinat vairāk par vienu valodu, un jo vairāk valodas jūs zinat, jo tad jūsu smadzeņu veselībai būs labāk. Ātri sakot, ja jūs mākat daudzas valodas, nekā jums praksē viņas jālieto. Bet viena lieta, ko jūs varat izdarīt, ir izveidot jaunu Google kontu, skatīties saturu un mēģināt saturu skatīties, piemēram, spāniski. Tā ir viena lieta, ko jūs varat tūlīt pat pēc šīs nodarbības izdarīt, uztaisīt to saturu, mācīties Duolingo un ar Google Translate rakstīt spāniski un paķept mīmi, interneta joki. Jūs ļoti labi iemācīs, piemēram, spāniski, ķīniešu valodā, vēl kaut kādā. Jo jūs diezgan ātri iemācīsieties frāzes un tādas. Frāzes un, cik jūs satiekat ārzemniekus, es satiku ķīnieti, man viņš saka mācīt ni hao, bet ķīniešu valoda ir grūta, jums pareizi ir jāizrunā vārdi. Ni hao un ni hao ir cita lieta. Bet tās pašas multfilmas, kuras jūs zināt, kas tur notiek, ja jūs viņus skatīsieties spāniski, jūs viņus iemācīsieties ātri. Tā. Algoritmu sērfošana un atskaņošanas sarakti. Pierakstiet visu, kas jūs iepriecina, liek domāt, lai būtu jēgpilni vai būtu jēgpilni bēdīgiem. Tas, starp citu, viena lieta par šito. Es nodemonstrēšu vienu lietiņu, kas ir Spotify un YouTube ļauj sērfot ar saistītiem mūziķiem. Pēc tam ar Wikipēdiju un Perplexity mēs varam uzzināt, kas tas ir. Es gribētu parādīt vienu lietiņu, kas ir tīri, piemēram, par Spotify. Ja jūs tagad redzat manu Spotify, tad mēs ierakstīsim iekšā, piemēram, ierakstīsim Davids Brains. Ātri parādot. Spotifyam ir viena būtība. Tas ir Davids Brains, viņš ir no grupas Talking Heads. Bet, kad jūs aiziesiet, jūs varēsiet pie tā mūziķa skatīties, faniem patīk arī. Ja jums patīk Prāta vētra, ierakstīsim to pašu Prāta vētru, viņš jums ieteiks. Ja jums patīk Prāta vētra, viņš jums kaut ko ieteiks. Un jūs varat doties ceļojumā no mākslinieka, kurš jums patīk, uzzināt kaut ko vairāk. Tātad faniem patīk arī instrumenti, astronautu un skatāmies visu garo sarakstu. Tā būtu algoritma rulete. Jūs paņemat kādu mākslinieku, kas jums patīk, un pētat jaunus māksliniekus. Tā jūs varbūt atradīsiet savu visu laiku mīļāko mākslinieku. Un par šito es gribēju vēl vienu lietiņu rādīt, ka es, piemēram, King Ogbonna, es caur šitādiem algoritmiem ilgi atradu, uzraku vienu dziesmiņu, šī ir Kings Ogbonna Ambrose, un tas ir vesels afrikāņu žanrs. Bet ko jūs varat paņemt vienkārši elementāru lietiņu, ka jūs izvēlēties video, tad jūs varat dzirdēt skaistu afrikāņu mūziku, rietumu Āfrikas žanru, jūs varat izvēlēties šeit saistīts, un jūs varat sākt pētīt to pasauli, kas ir, vai sakā savu piemēru afrikāņu mūziku. Jūs ievietojat tā vietā to, kas jums patīk. Un šeit būs. Interesantākais par šo ir konkrēti interesanta lieta. Šis vīrs, ko sauc Lemakie Privobert, vai vīrs vai sieviete, liek iekšā saturu ar afrikāņu platēm, kuras nekur citur nevar atrast, un viņš viņiem ir tik maz skatījumu reizēm, ka viņš jums atbildēs pats. Jūs uzdosiet jautājumu šeit komentāros, un tas cilvēks jums atbildēs. Tā ir konkrēta lieta, bet ar digitālā rulete, ka jūs varat uzzināt un skatīties saistītās lietas. Tas ir pagaidām rādot tātad Spotify un YouTube, bet tas ir arī ar filmām un tādām lietām. Pēc tam es gribu rādīt, nodemonstrēt vienu lietu, kas ir drusiņi labāka par Google, kas ir Perplexity. Un Perplexity jūs varat uzdot, piemēram, jautājumus par šito. What genres are popular in Africa?
Un jāsaka, te vienkārši viena lietiņa, ar ko viņš labi atšķirās no ChatGPT. Jūs varat uzdot jautājumus, tiklīdz jūs sākat šito pētīt. Some of the most popular music genres in Africa include Afrobeats, Highlife. Tas ir tas. Bet skatās, viņš šeit ir atsauce. Ir atsauce, no kurienes tas ir. Lai jūs zināt par internetu, tas skatās gan pieaugušie, gan bērni, jo mazāk atsauces, redzat, šeit ir tikai viena atsauce, jo mazāk tā informācija ir uzticama pārsvarā. Ja jums ir 15 atsauces, tad tā ir ļoti laba pārbaudīta informācija, un jo mazāk cilvēki par to raksta, jo tas ir visticamāk neticami. Bet šī ir forša programmiņa, jo viņi skatās viņa what are the key characteristics of soul-course music. Viņš jums pēc tam uzvedina uz citiem jautājumiem un tādu. Tātad jūs viņu meklējat, atklājat savu mākslinieku, kas jums patīk, prāta vētra patīk vai hip-hops patīk, un jūs varat viņam uzdot jautājumus, un viņš jums atbildēs un pateiks, no kurienes tā informācija ir, un jūs varat lasīt tālāk. Tā ir tāda svarīga lietiņa par šito. Tātad surfošana pa algoritmu. Tā lietiņa, ko es gribēju rādīt, ir, ka jūs varat lietot algoritmus. Algoritmi forši ļauj atrast saistītos māksliniekus. Jūs atradīsiet kādu ainu no filmas, kas jums patīk, iemīlēsiet to filmu un tādu. Algoritmi arī jūs var vazāt aiz deguna, tiklīdz viņi saprot to, kas jums patīk. Tad viņi sāk jums rādīt vairāk, un tā ir problēma. Ja viņi jums neatklās, cik skaista ir pasaule, viņi jūs ievedīs tā kā tādā cilpā. Tev patīk šitais, es rādīšu līdzīgu. Tev patīk šitais, es rādīšu tikai līdzīgu. Un tā var būt nopietna problēma. Tā, un tagad timeris, es nākamās pauzītes uztaisīšu mazu pateikšu, ko jums vajadzētu izdarīt. Un saka, izveidojiet vairākus Google kontus un trenējiet to. Šis būs mans mūzikas konts, šis būs mans spāņu konts un tāds. Patiešām noderīgi, jo tie algoritmi, ko jums iedos visu kaut ko. Jūs varat burtiski paprasīt draugiem, ko tev rāda. Jūs gan jau esat prasījuši, un draugiem rāda vienam smieklīgus mīmus, vienam rāda kaut ko ļoti nopietnu, bet interesantu, visu kaut ko. Tāpēc par tiem Google kontiem vai citiem kontiem, ko jūs izveidojat vairākus, tur ir tā nopietnā lieta. Tā. Te nu drusciņi apstāstot, tātad gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, kas ir vienkārši programmiņas, kur var. Tātad uztaisot tādu. Uztaisīsim tagad 3 minūšu pauzi. Es jums iesaku tajā pauzē piecelties, izlocīties, ja jūs esat kaut kur sēdošā pozīcijā, piecelties, izlocīties. Tādu. Ne pie datora. Jebko izdariet, tikai ne pie datora. Tas ir pa vidam galvenā lieta arī par strādāšanu pie datora. Tur nedrīkst visu laiku būt, un tas nav labi. Nu tā, sagaidu, lai var sarasties atpakaļ. Tā. Bet par to pauzīt tas ļoti nopietni. Tik daudz aptuveni zinātne ir vienojusies, ka sēdēšana ir veselībai bīstama, un sēžot pie datora, to es saku no prakses. Tie, kas ir jaunieši, es esmu pirmā paudze, kas ir uzaugusi. Ne visu bērnību, bet 1. klasē man jau bija dators. San atpakaļ. Sēdēšana pie datora jūs noteikti padarīs īgnus. Jūs jauni iemācīsies, un jums tas netraucēs, tagad jūs pieaugsiet, jūs paliksiet ļoti īgni un nelaimīgi, un vienīgais īstais iemesls būs sēdēšana pie datora. Jūs tur meklēsiet iemeslus, nedrīkst sevi radināt sēdēt ilgi pie datora, tam ir šausmīgas sekas. Es par šito pārskriešu ātri pāri, tikai parādīšu vienu ļoti ātro lietu Mr. Doob Harmony. Tā man jāiziet no šitā ārā. Mr. Doob Harmony. Mr. Doob Harmony, jūs ierakstīsiet, Mr. Doob un Harmony, ir ļoti ātri jūs iemācīsieties darīt ar zīmēšanu. Mr. Doob Harmony, ko dara? Viņš automātiski zīmē un liek virsū ēnojumu. Un tad jūs varēsiet veidot šādus te rakstus. Es viņu iesaku kā relaksējošu programmiņu, ko jūs arī telefonā varat atvērt internetu pārlūkā un vienkārši ir ļauties zīmēšanai. Pēc tam jums būs dažādi rīki, ka te, kur ir rakstīts skeči, jūs varēsiet izvēlēties visādas skaistas lietiņas un vienkārši ņemt un zīmēt. Aizmirst pārkrāsot. Kas tur jums sanāks? Nemāku pateikt. Sanāks, kas sanāks. Es šo programmu iemācījos lietot braucot telefonā, drūms no lekcijām, arī tāpēc, ka daudz bija iepriekšējā vakarā pie datora sēdējis. Un tāds. Un tas, ko jūs šeit zīmējat, ir šādi mazi zīmējumiņi. Tad var nospiest pogu clear, ja mans eksperiments neizdevās, un ķerties pie nākamā. Tas ir par šitādu stāstot. Ātrumā stāstot, šitādu veidu zīmēšanu psihologi arī lieto. Ja jums ir kaut kāda nervoza diena, tad sociālie mēdīji, kuri atgādina vēlās jūs pēc iespējas vairāk provocēt, jebkādos veidos, ne tikai jautrojoties, šitais var būt kaut kāda labāka alternatīva. Tā skaitā, ka tāpēc tam ir visas tādas lietiņas, ko var zīmēt.
sataisījuši te ķīseli, bet to ķīseli taisot, es tagad viņu netaisu ar pilnīgu relaksāciju, es viņu taisu demonstratīvi. Ar to ķīseli, kad jūs darbojieties, jums vienkārši smadzenes smuki var uz brīdi atslēgties. Tas ir tāds. Tā. Internets un mūzikas veidošana, labi, te es varēšu ātri parādīt. Tā, man ir ļoti ātri jāparāda. Jo es skatos vienkārši, kā laiks iet. Laiks iet briesmīgi ātri šito rādot. Tā, internets un tās programmiņas, es parādīšu šito konkrēti Beatbox. Mums nav daudz laika, man jāparāda konkrēti Beatbox. Beatbox programmiņa ir noderīga tāpēc, ka viņai ir arī savas kopienas, un tā jūs atradīsiet Jumbox un Modbox un vēl visu kaut ko. Beatbox ir interesants, un jūs YouTube'ā varat atrasīt, kā uz viņu strādā. Viņš ir interesants, jo jūs uzrakstat vienu melodiju, jūs tur zīmējat, kamēr sanāk, un tad jūs rakstat, piemēram, akordus. Īsumā sakot, es sarakstīju 3 rindiņas. Tātad melodiju, tad būs ritma sekcija un tad otra melodija. Un šitās būs bungas. Un fiks saliksim kopā. Tā, neko īpaši nedarīju, vienkārši spiedu šitos te punktiņus. Pēc tam ar to tie, kas grib trenēties dziedāšanu, mūzikas rakstīšanu, jūs rakstat šitam vārdus. Pārāk ilgi. Pēc tam tā prezentācija, tad nošēros to prezentāciju, lai var arī parādīt. Tādas programmiņas ir vairākas, un te ir arī pieminēta tāda programmiņa kā BandLab, kura ir profesionālāka. BandLab jūs atradīsiet, ka ir programma, kas satur profesionāls mūzikas fragmentus un ļauj darboties profesionāli. Un tad, ja jūs esat jaunieši, tad pēc tam var eksperimentēt ar profesionālākām programmām. Skaistais un dīvainais internets, sakot par šito, piemēram, Radio Garden ļoti interesanta lieta, ko uzlikt fonā, tā, kad jūs strādājat. Radio Garden iedos jums pasaules karti, un jūs varat vienkārši paklausīties radiostacijas tajā vietā, aizceļosim uz kādu ļoti, ļoti dīvainu vietu, aizceļosim uz Āfriku. Tā. Ko man teiks, reverend? Tā. Tātad, piemēram, jūs varat ceļot apkārt, jūs pagaidām manāt. Chapter systems are offline. Number 1 for today's hit. This is Cinnamon Radio. Tā, ītumā sakot, braukājiet pa pasauli, skatieties, ko cilvēki klaukā. Kādā, piemēram. Te pēc tam vēl citas vietnes, tātad sakot, My 60s Retro TV, piemēram, kur jūs internetā varat atvērt, un tā jums būs televizoriņš, kurš jums rādīs lietas no 60. gadu. Un jūs varat pārslēgt kanālus un tā, te man jāpagriež klusāk. Tīri izpētīt, izslēgsim viņu tīri izpētīt vēsturi caur medijiem, kas ir. Tā ir tas pats Mr. Dūbu saite, kurā būs ļoti daudz eksperimentu. Šitais ļoti skaists vienkārši apstaigāt pasaules pilsētas. YouTube'ā ir šie video, kur jūs staigājat pa pilsētām, bet te ir pilsētas raksts. Aizbrieksim uz Čengšā. Atkal tas pareizi jāizrunā. Čengšā. Viņiem ir ļoti svarīgs tas, un jūs staigājat apkārt pa Čengšā. Tādu. Tad rādot, šitos jūs atklājat, kas ir, es pateikšu, es to atklāju internetu kopienā, kas ir interesanta vieta, kur var internetā atrast vietnes. Šeit ir vienkārši apkopotas pāris zinātne un veselība. Tā, cik mums ir īsti laika.
ātri stāstot par šito. Tas ir pieaugušajiem vairāk domāts, bet tas ir tāds konkrēts palīgs, es rādīšu kā piemēru, tātad šito sakot. Ja jums ir kaut kādi zinātniski jautājumi, pa kuriem jūs gribat uzzināt, Google Scholar jums pateiks to, kas ir pētījumos, un pētījums nav tik grūti lasīt, jo pētījumiem ir pieejams abstrakts. Abstraktā ir pētījums īsi aprakstīts. Bet piemērs, dzelzs trūkums. Populāra lieta, kas cilvēkiem ir. Šis ir tie skatījumi, ko es varu apskatīties. Google meklējumi. Man vislabāk patīk šitais te, kas ir food data 100 mg, iron per 100 mg foods. Kāpēc es šito rādu ļoti ātri sakot, ja es Googlā meklēšu? Te ir pēc tam citi. Perplexity var vienkārši prasīt šīs lietas. What do I need to eat if I am lacking iron? Bet šitajā gadījumā, piemēram, ja es ierakstu Googlā un pareizi māku skatīties iron per 100 foods, un jums viņš iedos ar visām dienišķajām vērtībām, ko jūs teorētiski varētu ēst. Tikai viņš dažreiz nepasaka. Fortified cereal nozīmē tas, kam ir pielikt vitamīnu klāt un tādas lietas. Tā, tas ir par šito sakot, bet tas ir konkrēts piemērs. Tur piemērs ir. Tas ir tāds, kā jūs varat meklēt lietas, kas jums tur katram no mums kaut kāda tur ķibele ir un meklēt pa viņām un paskatīties. Tie ir, tas pagaidām sakot, jo tur pieaugušiem jāsaka, tur ir bīstami, tā kad jūs skatās par tām devām un daudzumiem un tādām, bet jūs varat uzzināt, piemēram, elementāri, ja man trūks dzelzs, tad ko es pamaz ēdu un tādas lietas. Tas ir pētījumi. Otrs ir, ja jums ir profesionāli interesi par kādu zinātnes tēmu, kā to pareizi dara. Dažas lietas, kas ir tīri pa veselību, piemēram, nogurums, ir ļoti populāra lieta, kur jūs tikai varēsiet uzzināt aptuveni, kas jums nebūtu jāēd un kas jums būtu jāēd, ja jums ir nogurums. Es to zinu pētot, ka tā ir vienkārši milzīgi sarežģīta lieta. Tad ir, piemēram, ko Perplexity uzdot, ko Google Scholar skatīties. Un ko Google skatīties. Bet tas jautājums par zinātni, ātri sakot, tie no jums, kas interesējās par zinātni, grib interesēties par zinātni, tas, kas parādās vairākos vietās, ir tas, kam jūs varat uzticēties. Un ja tas neparādās vairākos avotos, tas ir tikai vienā avotā un strādā tikai uz žurkām, tad tas nav īstais. Tur es vienkārši sakot, personīgi, es esmu izpētījis gana, lai saprastu, ka man no cukura ir jāatsakās gandrīz 100%. Man dzīve palikusi tikai labāka kopš tā laika, kopš es esmu gandrīz 100% atteicies no cukura. Cukuram nav īsti baigā jēga. Tā kā mēs viņu lietojam nepareizi un pa daudz un tāds. Bet tas ir piemērs tātad par to zinātni, par konkrētām lietām un tēmām, kas zinātniski interesē. Tā. Šahu ļoti ātri stāstot, bet šahs ir palicis ļoti interesants, jo YouTube'ā šausmīgi daudz satura veidotāji, kas jums izstāstīs un komentēs augstākā līmeņa spēles. Un šahs vienkārši ir skaista lieta, ko spēlēt vienam ar otru. Internetā ir viena problēma, ja jūs spēlējat šahu, jums pretī nebūs varbūt cilvēks, kurš lieto robotus. Šaha roboti ir perfektā līmenī, viņi ir krietni labāki par Magnusu Carlsenu un citiem pasaules lielmeistariem. To bieži noķer, ja jūs esat augsta līmeņa spēlētājs un lietojat tos robotus, to var noteikt, ja jūs lietojat neloģiskus cilvēkiem nesaprotams gājienus. Par šahu es vienkārši saku divas programmas, Lichess un chess.com. Uzinstalējiet savus telefonu, pārbaudiet. Chess.com ir ļoti skaista iespēja, nodemonstrējot par šito chess.com ir vienkārši ļoti, ļoti skaista iespēja, kas ir chess.com. Es parādīšu ātri, kā jūs bez reģistrācijas varat dabūt. Chess.com ir ļoti skaista iespēja, ka jūs varat spēlēt pret robotu. Jūs varat spēlēt viņu pret robotu, paņemsim playbot. Un tad, kad jūs izvēlaties to robotu, kur man ir, es to varu izvēlēties dažus no tiem robotiem. Izvēlēties, kuru robotu jūs gribat, viņš pateiks, kāds tam robotam ir elo, kas ir šahā prasmes līmenis aptuveni, un jūs varat izvēlēties. Bet jebkādas palīdzības jūs varat draudzīgi, ka viņš jums komentē jūsu gājienus, un jūs varat tas izstāstīt. Te jūs iemācīsieties vienu lietu, ka internetā tagad viss šmaucās, jo visi zina, ka vislabākais gājiens ir sākt, piemēram, vienu no šiem bandiniekiem, jo tad jūsu bīskaps, kā viņi tur latviski pareizi sauc, aktivizēsies, un jūs varēsiet lietot. Šis ir izcils gājiens, jo es varu savu karalieni un savu bīskapu attīstīt. Tā jūs varat pamācīties šahu. Ir īpaši mūsdienās, kad visi jau ir iemācījušies tos šahu pamats un tādus. Galvenais par šahu es rādot no tā Lichess. Šeit ir arī, bet te ir limitēts Lichess gadījumā. Lichess gadījumā jums ir tāda lietiņa, kur jums ir jāpameklē tajā interfejsā, kur tas ir telefonā. Tur grūtāk drusciņi atrast uzdevumi. Un uzdevumi ir visjaukākā lieta, kur par šahu padarīt jums ir iedots gājiens, un jums jāizdomā labākais gājiens baltajam.
Parasti tad jums ir jādomā stratēģiski, tā man pirmais uzdevums ir apdraudēt karali, un pēc tam ir citi uzdevumi. Mans galvenais uzdevums ir par jebkuru cenu, es tagad paņemšu šitā, pareizi uzminēju, es apdraudēju karalieni. Šaha puzlis. Tas gan ir sīkums, ko jūs varat izdarīt, paspēlēt par tiem šaha botiem vai tādiem. Šaks ir baigi populārs, cilvēki viņu spēlē, jūs varat ar klases biedriem kopā paspēlēt, tie, kas jaunieši, pieaugušie var arī savā starpā nosaukumu ar noteikumu, ka jūs nešmaucās. Un, ka jūs pieņemat, es tagad saskāros, ka bērniem ir grūtības ar zaudēšanu, ka jūs pieņemat, ka tā ir spēle. Šakā vēl ir šmaukšanās, tie, kas zina šaha pamatus, zina kaut kādus tā. Šito daļu es gribēju aizskriet un jums pastāstīt. Joga. Es gribēju aizstāstīt un pateikt par jogu vienmēr. Jūs varat jogu darīt vienmēr, ne obligāti joga, jebkura veida treniņi. Vienmēr un patērēt digitālo saturu veselīgāk. Pirmā lieta ir vienkārši jūs visu, ja varat, darat ārā. Ja jums ir tas internets, ka jūs varat, vai, teiksim, Wi-Fi kaut kur tur ķer ārā, jūs to darat ārā. Laptopiem, pieaugušajiem ir iespējams nopirkt powerbanku. Kad jūs pērkat to powerbanku, atnākat ar savu lādētāju vai laptopu un lādētāju, ja tas konsultants kaut ko zinās, varēs pateikt, vai tas powerbank atbalsta. Tās ir dārgākas, tās ir 100 eiro, bet ir tā vērtas, tas jūsu nervus, ko tas būs, ka vienkārši pastrādāt kaut kur ārā, ka tu esi parka soliņi. Daudz labāk nekā iekšā, gandrīz vienmēr. E-pastus un dokumentus var rakstīt ārā, daudz ko var darīt vienkārši ārā. Tā, jogu sakot, te ir tāds piemērs, kas ir ātri parādot. Tās ir TV pozas, tas saucās Netflix joga, kas ir joga, ko jūs varat darīt, skatoties televizoru. Tā ir speciāli izdomāta, jūs skatās televizoru, jūs viņu skatās šādi. Jūs kaut ko skatās, jūs vienkārši darat šīs lietas, jūs būsiet daudz veselīgāki, Tas ir piemērs. Un vēl trakāka joga, kas ir telefonu pozas. Jūs lietojat telefonu, ir pozas, ar kurām jūs to labāk varat darīt. Rādot par šito. Tātad tādas pozas, kā labāk skatīties telefonu. Bet galvenais, lai jūs domājat, tur varat izdomāt pats savu jogu, ir labi, ka jūs varat izdomāt pašu savu jogu un darīt to savā veidā. Tā ir tā viena lieta, ko es sakot par šito. Lai jūs esat konstantā kustībā un tas laiks, ko jūs pavadat pie datoriem un telefoniem, darat to, ja tur ir nepieciešams. Jūs vienkārši paralēli varat kustēties. Un tie no jums, kas kustēsies, ticiet man, pēc zinātnes un pēc pieredzes, man ir pieredze, kas notiek, ja es kustos un kāds ģenētiski tūs man cilvēks nekustās. Bet es to saku vairāk aiz to, ka man tā ir dziļa personīga pētniecības tēma un tāda, jo es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas ir nosēdējis pie tiem datoriem, izdarījis visas tās kļūdas, ēdis nepareizi un visu. Tur var notikt lietas. Un es vēl neesmu pilnīgi neveselīgi ēdis visu dzīvi. Man vēl ir glābis tas, ka es dārzeņus ēdu. Bet tas ir populāra lieta, tas nav no pieredzes, tas ir no zinātnes. Stāvgaldi ir dārgi galdi, kurus var pārveidot, vai jūs vienkārši ik pa laikam varat laptopu uzlikt uz kaut kādas augstākas virsmas, jums jāpierod, tie no jums, kas nav vispār šito darījuši, jūs nevarat vienkārši pāriet uz stāvgaldu, tas būs nepatīkami, ilgi stāvēt jau arī nav jauki, bet ik pa laikam, jūs strādājat, jūs ik pa laikam pāriet uz augstāku virsmu un tādu. Sēdēšana sagādā nopietnas veselības problēmas, tas ir tā kā smēķēt gadiem citreiz. Tie, kam ir ļoti daudz jāsēž, tas ir ekvivalenti tam. Dzīves ilgums tā. Kopienas, fórumi, Facebook grupas un Reddit, un ir vēl citas formas, es vienkārši pagaidām uz šitām rādot. Tā. Par to sakot, paskatās, lai jūs esat internetā kaut kādās grupās, kur jūs komunicējat ar cilvēkiem, vai vismaz atrodat, es teiktu visiem atrodiet, kur ir gudrāki cilvēki pa jums vienmēr. Piemēram, apspriest praktiskas lietas. Te es rādu, es ceru, ka te pārāk nelamāsies, jo te parasti veči runā par elektrību un kaut kas lamājās. Un kaut kas mēdz arī palamāties par to, jo tur vienkārši runā par elektrību. Bet kas ir tā doma? Cilvēki, piemēram, šeit vienkārši uzdod arī mīmus par elektrību, bet prasa jautājumus elementāri. Un jūs arī tā varat mācīties šitajās praktiskajās grupās elektrību iesācējiem. Okay. Tāda lieta, hobija un intereses es gribēju parādīt. Es rādīšu, atkal es cenšos rādīt no savām. Man interesē NBA. NBA ir 3 veidu grupas.
vietne Reddit ir tāda, kur fórumi pārceļās. Fórumi ir tāda izmirstoša lieta, bet ir kvalitatīvi fórumi, mašīnu fórumi, fórumi vēsturniekiem, fórumi datorspēlēm, jaunieši, kas spēlē datorspēles. Jūs internetā šitajās kopienās uzzināsiet, kā būt labāk. Kamēr es te muldu par šito datorspēlēm, jums jāzina viena lieta. Datorspēlēs arī ir nepieciešamas prasmes, un ja jūs spēlēsiet datorspēles neprasmīgi, jūs būsiet, un tie, kas zina datorspēles, zemā rankā. Jūs būsiet silver. Bet labā lieta par datorspēlēm ir, ka viņas iemāca cilvēkiem sacensties un iemāca konstanti uzlaboties. Un daži no jums to negribēs darīt, un jums vienkārši ies sliktāk tajā datorspēlē, un mazāk jau. Bet rādot par mani interesi par NBA, es sekoju šitam izlasu, kas ir jaunākais. Kristapiņš ir atkal notraumējies, izcili nospēlē, bet notraumējās. Ir 3 veidi šeit. Ir NBA discussion, kur ļoti nopietni cilvēki aprunā, tādi, kas zina basketbolu, zina tur. NBA ir tāds vidējs, kur ir visādi jaunumi, muļķības un mīmi, un ir NBA talk, kur ir tikai mīmi. Un jūs internetā varat atrast vairākos līmeņos, kā par savu interesi skatīties. Tā ir ļoti nopietna lieta, es parādīšu, un es uzdrīkstēšos te pa kāru drusciņu pastāstīt jaunumus un ziņas es tā neskatos. Es skatos, piemēram, ir šitāda vietne, kas saucās Credible Defense, kur runā cilvēki, kas ir tā skaitā, cik es varu viņus zināt. Tur ļoti bieži parādās, ka kāds tur ir entuziasts par šīm lietām, un kāds ir patiešām speciālists, kurš apstāstīs jums, kā strādā. Tas ir grūti atrast speciālistu vietnes, jo speciālistu vietnes mazāk cilvēku apmeklē, un viņi ļoti rūpējās, lai viņi nav pārpludināti ar nezinātājiem. Bet kāpēc es jau saku jaunumus par to, kas tur notiek, es skatos no šādām vietnēm, kur ir cilvēki, kas patiešām rūpējās par dezinformāciju un rūpējās par informācijas kvalitāti un apspriež, diskutē to, kas notiek un tādu. Es tur neesmu nekad runājis, es neesmu ne tuvu tik kvalificēts, lai tur runātu. No manas sapratnes šeit runā īsti militāri personas vai cilvēki, kas ir saistīti ar to, vai vismaz tādi, kas par to kaut ko zina. Tā ir skaitā, kur viņi izstāstīs ļoti gari, cik šausmīgi sarežģīta ir lidmašīnu kara darbība, kura pārsvarā ir saistīta tikai ar vienu lietu, pretinieku radaru iznīcināšanu. Lidmašīnu kara darbībā galvenais esot iznīcināt pretinieku radaru sistēmas, vispārējais ir atšķirīgs. Bet tas ir par kopienām. Jūs varat internetā atrast kopienas, kur ir cilvēki, ir vēl Discords eksistē, jaunieši zina tādu, tur ir milzīgs risks, jo tās Discord grupas reizēm speciāli ir veidot troļļi. Veidot troļļi un veidot cilvēki, kas arī grib speciāli citus pazemot un apcelt un vēl kaut ko. Tas par tādām internetu kopienām, jo lielāka kopiena, jo mazāk iespēja, ka jūs tur saskarsies, un maza kopiena liela iespēja. Tātad par to. Un, protams, ir problēma arī jauniešiem un pieaugušiem, sakot, jūs internetā satiksieties šādās vietnēs ar cilvēkiem, kas nemaz neeksistē. Mums ir 10 minūtes, tad to izkustēšanos izdarīsim tādu. Ja jūs esat kājās, ja jūs esat pie telefona, tad pieceļās kājās, paskatās kājās atlikušās 10 minūtes. Tā. Te pa vidam rādot arī bezmaksas grāmatas. Arī maksas pakalpojums, grāmatas 15 minūtēs, es nezinu labāk. Tātad latviešu grāmatas var atrast saitē 3TD, jeb 3. tēvdēls. Tā jūs atradīsiet ne tikai latviešu grāmatas, bet grāmatas pārtulkotas latviski, kuras ir bez maksas. Cik es saprotu, tas ir Latvijas bibliotēkām saistīts un tāds. Tātad jūs varat reģistrēties un redzēt e-grāmatas un lasīt. Pēc tam telefonā viņas ir iespējams lasīt, pēc tam viņas datorā ir iespējams lasīt un tāds. Tas ir stāstot par interneta vietnēm, kur var atrast grāmatas. Tāda bez 3. tēvdēla vēl ir Project Gutenberg, kur ir klasika literatūras, kuru jūs varat atrast. Tātad šeit ir ļoti daudz, ko jūs varat atrast no interneta klasikas šitajā lapā. Tātad tādu. Tur rakstīts 70,000. Pa vidu ir vēl citi projekti, kas vāc bezmaksas grāmatas. Pārsvarā tāds ir vecas. Man jāpiemina tāda vietne kā Blinkist. Viņa maksā 60 eiro gadā, bet viņa apkopo grāmatas 15 minūšu segmentos. Ja jums vajag pa pusē padziļinātu informāciju par šo grāmatu, pirms jūs viņu lasat, tie no jums, kam patiešām vajadzēs tās grāmatas lasīt, Blinkist ir viens no tiem servisiem, kas piedāvā viņas saīsināt. Tas ir izdevīgi. Citreiz ir, ka es kādu tēmu, es pirms lasu grāmatas, es vispirms apskatu par to tēmu, uzzināt, par ko vispār iet runa.
Es savu doktora darbu gribu rakstīt par to, kā no meditācijas veidot mākslas darbus, un tad man ir ļoti daudz meditācijas grāmatas jāizlasa. Pirms es viņas lasu, es paskatos, kas vispār ir tās grāmatas galvenie punkti, un vai tas mani interesēs, un man ir vērts investēt to laiku. Bet tie ir tādi. Jūs arī YouTube atradīsiet, kur cilvēki pastāstīs par grāmatu, apstāstīs tās tēmas. Tur, lai gan ir dziļāk YouTube'ā, jūs arī varat atrast, kur cilvēki pēc tam jūs izlasat grāmatu un cilvēki apstāsta visas domas ar to grāmatu. Ja tā ir dzeja, tad tās versijas ir 50, par ko tā grāmata ir. Ja tā ir zinātnes grāmatas, tad ir mazāk versijas varbūt parasti. Te par datorspēlēm, ja mums ir jaunieši mūsu starpā, ātri sakot par datorspēlēm, man jāizskrien šitam diezgan ātri cauri, bet par datorspēlēm sakot, kas jūs interesē datorspēles, kur ja jūs esat pavadījuši to laiku izklaidējoties, jūs pavadat to laiku arī domājot. Domājot un strateģizējot, un strateģizēšana ir svarīga lieta dzīvē. Ātri sakot pa dzīvi, jauniešiem sakot, jums nebūs dzīvē nelimitēts laiks izdarīt lietu un nelimitēt resursi. Jums vajadzēs izvēlēties, es darīšu to, nevis to. Un mācēt pareizas lietas izvēlēties ir tas, kas jums noteiks daļai, vai jums būs veiksmīgi dzīve vai nē. Vai jūs mācēsiet saprast, mani resursi ir tādi un tādi, mans laiks ir tāds un tāds. Stratēģijas spēles jums izklaidējoties liks šito iemācīties. Plānošana, analītiskā spēja, mācīšanās, pielāgošanās, pa to pašu pielāgošanās sakot, jūs negribat būt cilvēki, jūs nemāk pielāgoties. Pasaule jums nepielāgosies, jums pielāgosies jūsu YouTube. Tā, pa to sakot, tas žanrs, kas ir RTS un TBS, tas ir real-time strategy un turn-based strategy, te ir vesela čupa ar spēlēm, tie nosaukumi, kas ir. Demonstrējot, kas tas ir Total War spēļu sērijas ieteiktu jauniešiem, jums parādīsies interesi pa vēsturi, un tai spēlē ir gana daudz dziļums, bet viņi ir gan spēliski, viņi nebūs tā, ka jums būs tik grūti. Vieglākajā līmenī jūs viņu izdarīsiet. Realistiskas, grandiozas kaujas risinās reālajā laikā un gājiena formā spēlētājs vada savu pasauli. Jūs esat gan imperators, gan tātad skatoties. Ātri rādot, kā viņas izskatās. Šī ir kampaņas karte, kur jūs nosakat, kur kas tiks būvēts, kur tiks pārvietotas armijas, kur ir ienaidnieks. Redzat šito miglu. Tā migla reāli karā ir. Mūsu īstajā karā arī viņi ir. Tā ir kara migla. Tas nozīmē, ka tu nezini, kur ir pretinieks, cik viņam ir cilvēki, ko viņš dara, ko viņš plāno un tāds. Lai jūs to redzētu, jūs sūtat spiegus tur. Tas ir par to rādot, par to pasauli, bet kauja, te ir kā viņi izstāsta no spēlētāja perspektīvas. Tā, kad jūs tos karavīrus ievadat kaujā, tad jūs redzat šādu karti, kur jūs redzat visas savas vienības, kur viņas ir, jūs pretinieku neredzat perfekti, ja viņš ir ielīdis mežā, jūs viņu neredzat, jūs varat ķēt pašā tuvumā, vērot to kauju detaļās un tāds. Jūsu uzdevums ir vienības pareizi izvietot, tā lai vienai vienībai ir priekšrocība, viena vienība aiztur pretiniekus, viena vienība apmuļķo pretiniekus, un arī internetā var spēlēt pret cilvēkiem un tāds. Tas ir par stratēģijas spēlēm. Jums ir iedots tas, kas jums ir iedots, un jums ar to ir jāizdomā, ko darīt. Total War varētu būt viena no interesantākajām, ja viņi satur abus žanrus par šito. Civilizācija ir gājienu spēle, kur jūsu uzdevums ir izaudzēt civilizāciju, sākot no pašas nulles. Tā sakot, tā, 1825. Tātad spēles piemērs parādīsim šitādu te, kur būtu tātad. Tā ir civilizācija, kā izskatās, tā, kad jūs kaujaties un jūs kustināt savus gājienus. Šitais arī nav tik labs pārskats par šito. Tā, un tā izskatās, kad jums ir milzīga civilizācija, ko pārvaldīt, jums ir jādomā par resursiem. Tur diezgan cīniski, kur realitāti viņš iemāca par kara vēsturi, pretiniekam ir, piemēram, dzels, un man nav dzels. Ko es darīšu? Es uzbrukšu. Jūs varat arī mēģināt tirgoties. Starp citu, šitā spēle nesatur tādu pilnīgi drausmīgi. Jūs varat mēģināt tirgoties, jums ir diplomātija jādomā par to, ko pretinieki pa jums domā, un kā jūs varat pievērst savus pretiniekus citam un tāds. Un šie lauciņi, kas ir, tā ir jūsu pasaule un tās robežas, kas viņai ir. Un tas, ko jūs darat, ir mēģināt uzvarēt to spēli, ne tikai caur militāru uzvaru, jūs varbūt paliekat par pasaules varenāko kultūru, visi dzied jūsu dziesmas, visi skatās jūsu kino, vairāk veidi. Un šī spēlē ļoti daudz atkārtojumības. Katreiz tā kā Minecraftā, tie, kas ir Minecraft, katra Minecraft pasaule ir jauna un unikāla. Katreiz, kad jūs iesākat Minecraftu, tā rādot par šito, man jauniešiem gribētos, šis viss attiecās uz pieaugušiem, šīs ir spēles.
Teiksim, ja jūs skatās brīvajā laikā televizoru, tā stratēģijas spēle var arī būt jauks veids, kā patiesībā pavadīt laiku. Tā. Un žanrs, kas ir stratēģijas spēles, būtu SimCity un Cities Skylines. Un šīs spēles ir domāts par to, ka jūs menedžējat pilsētas. Tur ir nopietni, jūs varat kā vienmēr grūtības līmeņus izvēlēties. Viņas varbūt arī ļoti nopietnas ar to, ka jūs to spēli pavadat. Ar to, ka jūs to spēli pavadat, patiesībā jūs varat ļoti mierīgi fokusēties vieglajā režīmā, kā es celšu estētiski to pilsētu, vai jūs varat menedžēt to pilsētu, ka pilsētā ir jāmenedžē viss kaut kas, lai cilvēki ir veseli, lai cilvēkiem ir izglītība. Tā spēle iemāca vienu ļoti svarīgu lietu. Izglītība noved pie gudrākiem cilvēkiem, gudrāki cilvēki noved pie kārtīgākas sabiedrības. Rādot, kā tā pilsēta izstās. Te būs, kā izskatās, ka kāds ir sataisījis Rīgu. Spēlē Cities Skylines. Tā, pamēģināsim saprast, kurā daļā mēs esam tagad Rīgas. Tas ir kaut dauga vīsta. Šitie divi torņi Rīgā. Tā. Es tagad mēģinu saprast. Te tās ēkas nav pilnīgi precīzi, jo nav cilvēki ielikuši visas Rīgas ēkas, bet tā ir pēc plāna Rīga. Ok. Kur ir Rīgas, šeit atrodās Rīgas centrāla tirgus. Tas ir tāds. Un kā tā spēle izstāsta, ka tas cilvēks ceļ, Rīgas centra būvēšana, Cities Skylines. Šis ir tas, kā jūs spēlējat, un tad cilvēks vēl šmaucās, viņš lieto karti, lai gan tas būtu neiespējami bez kartes. Viņš lieto karti un būvē to pilsētu pāri un tādu. Gan estētisks tās spēles ir, jūs varat pačelot un sataisīt pilsētas, gan viņas ir tādas. Tā. Ko es ļoti ātri te vēl varētu piebilst, mums ir 2 minūtes, tad es ļoti ātri piebilstot par. Tā. Pa spēlēm sakot pa spēlēm, daudz spēlētāju spēles, Counter-Strike, Valorant, Fortnite un tāds. Es daudz spēlētāju spēles ieteiktu jauniešiem tikai ar vienu lietu, ka jūs tās spēles izmantojat tam, kā viņas ir domātas, kas nozīmē atrast draudzības, ka jūs patiešām arī cilvēkiem sarunājās, un jūs sarunājās pozitīvi. Es zinu cilvēkus, kas ir satikuši viens otru spēlēs un pēc tam ir aicinājuši uz savām kāzām. Arī pieauguši vīri arī spēlē vakarā spēles ar draugiem, jo draugi viens ir Luksemburgā, viens ir Austrālijā, un viens ir, es pazīstu gadījumu, kad cilvēks ir sapazinies ar cilvēkiem datorspēlēs, un viņi brauc uz Latviju Jāņus svinēt, un viņš aizbrauc uz Īriju un Austrāliju ciemos. Datorspēlēs var būt lielas kopienas, kur jums ir ģildes ar 100 cilvēkiem, vai jums ir 5-6 cilvēku komandas, bet, jauniešiem, sakot pa datorspēlēm, jūs izmantojat to laiku, lai jūs iegūtu draudzības, un, ja tās ir sacensības spēles, vienīgais veids, kā palikt labam sacensībās, ir uzlaboties, kas nozīmē, ka jūs domājat, ko jūs darat nepareizi, jūs domājat, kāpēc jūs kļūdaties, jūs domājat, kāpēc jūs neesat pasaulē labākais spēlētājs, un jūs visu laiku labojieties. Ja jūs ar šito mentalitāti ieiet dzīvē, būsiet labi. Galu galā, kas jūs attur no futbolā būšanas Messi, jūs vēl nesat arī gan prasmīgi. Nedomāju, ka Messi ir pats ātrākais cilvēks uz pasaules, bet viņš noteikti ir prasmīgākais futbolists. Protams, tajās spēlēs ir naudas tērēšana, bet viņi ir tādi, ka jūs pērkat estētiskus un digitālus atkritumus, kas ir visādus tērpus un tādus. Tā. Par šitām spēlēm sakot, jaunieši viņi zina, tās ir visas spēles, kur jūs sacenšās ar cilvēkiem, kur jums ir sacensība un tāds. Un viņas var iedzīt to, ko sports iedzena, kas ir pareizi disciplīnu, mentalitāti uzlaboties, un viņas var iedzīt šausmīgu stresu. Šīs spēles izraisa stresu. Ja jūs esat stresaini vai esat tajā dienā stresaini vai kaut kas notiek, nespēlējiet šīs spēles. Viņas gandrīz nekad nav pozitīva pieredze, ja jūs neesat labā prāta stāvoklī un neesat ļoti ātrs un veikls, jo tad jums tajā spēlē vienkārši neies un mirs. Te ir tātad piemērs arī ar spēlēm par to, pat Minecraft reizēm varbūt ar sacensībām un tādām. Un par spēlēm sakot tādu lietu, ir vēl eksistē piedzīvojuma spēles Adventure Games. Ko es ieteiktu visiem paspēlēt ar Adventure Games, tās ir spēles, kuras galvenais mērķis ir stāsts, atmosfēra, relaksācija un tāds. Minecraft tai skaitā, ar nosacījumu, ka jūs Minecraft spēlējat, lai vienkārši atpūstos un radītu pasauli, un tie, ka gan vecāki, gan bērni pieslēgušies, jūs varat Minecraftu teorētiski spēlēt kopā, tad vecākiem ir drīzāk jāprasa bērniem, lai iemāca Minecraft pamatus. Bet Minecraft pamati ir ļoti vienkārši, jūs vācat lietas un jūs būvējat lietas. Pēc tam Minecraftā ir inženierzinātni iebūvēti iekšā. Jaunieši mācēs vecākiem pastāstīt, kas ir redstone. Pēc tam
pavaktējot YouTube, ir iespējams apstīties, kā no Redstone var uztaisīt patiesībā interaktīvas lietas, raktuvis, kas pašas savāc mantas un atved atpakaļ un automātiskas sistēmas un tādas. Tas ir pa Minecraft ātri stāstot, bet Minecraft galvenā būtība patiesībā ir ļauties iztēlēji un atpūsties. Jauniešiem ir problēmas ar to tā. Te ir arī piemērs tātad spēļu nosaukumiem un ainas no filmām. Es ieteiktu Monkey Island, ka jūs apskatās, vai uz telefoniem nav atlaide. Monkey Island ir tāda spēle, kas ir tikai runāt un tikai risināt puzles. Jums nedod nekādas vardarbīgas lietas, neko, tur jūs principā tikai. Un tad jūs iepazīsieties ar to, kas ir adventure spēles. Adventure spēles ir spēles, kur jūs risinat stāstus un tādus, un mūsdienās jaunieši ar to retāk saskarās, jo tur Robloxā iet spēlēs un tādās. Robloxā arī ir. Tie, kas spēlē Roblox jaunieši, jūs iesiet Robloxā, pastīsieties adventure games, jūs redzēsiet spēles, kurās ir stāsts, nevis kurās ir tikai sacensība. Kas ir svarīga lieta, jo tad jūs varat vienkārši izbaudīt un atpūsties par to. Tā. Tad es pagaidām tagad varbūt jau parādās jautājumi vai tādas lietas. Jā, man te saule spīd, tad es iztos no tumsas. Tā kā. Jautājumi vai tādas lietas. Es neapskatīju ne tuvu visu, kas ir kā kvalitatīvi pavadīt laiku internetā. Jā, mēs skatījāmies, tev tur bija ļoti garš saraksts ar visu, ko var darīt, bet tas secinājums, es domāju, ka ir viens, ka galvenais ir jāsaprot, kādas ir pašu intereses, un tad jau var piemeklēt arī kaut ko ļoti vērtīgu, ko ikdienā arī izmantot. Man tev ir jautājums par to, tu parādīji ļoti daudz dažādas spēles, bet varbūt var nosaukt tādas 3, kuras ir tavas top, kuras tu ieteiktu noteikti apskatīt. Es ieteiktu spēli Morrowind vienu iemeslu dēļ. Viņa ir veca, viņu var lēti nopirkt to veco spēli. Viņi var par lētu naudiņu dabūt. Viņai ir ļoti bagāta spēļu modēšanas komūna, kas nozīmē, ka jūs varat internetā to spēli bagātināt. Un viņas galvenā lieta ir, ka viņa viena no tām spēlēm, kas jūs iedzīst citā pasaulē. Un caur šo spēli jūs iemācīsieties grāmatas, saprast un mīlēt. Tie no jums, kas nav, grāmatas nav iemācījušies mīlēt, tāpēc, ka jūs nesaprotat, jūs zinat, kā doties piedzīvojumā. Tāda spēle Morrowind. Viņa ir arī kaušanās, bet tur tā kaušanās ļoti primitīva, jūs sitat ar zobentiņu un viņš nosaka, vai jūs trāpat vai nē. Tā spēle ir par milzīgu piedzīvojumiem pilnu pasauli. Pa dārgāku naudiņu var dabūt Zelda spēli tā vietā un tādu. Es iesaku to spēli tikai dēļ tās dīvainās pasaules, kur jūs patiešām to datorspēles laiku pavadīsiet atmosfērā un citā pasaulē. Tā iesaku, jo viņi var izdarīt kaut ko foršāku. Un tā spēle satur grāmatas. Un ja jūs to spēli paspēlēsiet, jūs gribēsiet tās grāmatas izlasīt, jo jūs gribēsiet zināt, kur ir paslēptas tās labās bruņas. Un tā spēle jums iešmauks to visu iekšā. Viņa nav garlaicīga spēle, viņa ir šausmīgi dīvaina un skaista un tā pasaule ir. Tātad, ka viena spēle būtu Morrowind. Es pierakstīšu varbūt šitam tā saucās tā spēle Morrowind. Tie, kam uztrauc, ka viņa ir veca, viņu jūs redzēsiet mūsdienās, ko nozīmē, es aizmirsu pieminēt, hobijs, modēšana. Cilvēki brīvajā laikā spēles uzlabo. Morrowind simtiem cilvēku ir uzlabojuši līdz perfekcijai. Monkey Island ir tā otra. Monkey Island jūs varat citreiz uz atlaidēm dabūt, viņai ir daudz daļas. Monkey Island nozīmē, ka jūs tikai varat caur savu asprātību to spēli risināt. Un par to Monkey Island sakot, jums nav nekādas iespējas. Ja jūs šmauksieties, jūs varat to spēli ātri iziet internetā, pastīties, kā to izdarīt. Bet tā nav tā jēga. Jēga ir, ka jūs tā spēlējiet. Tā. Tā kā es ceru, ka ņemsiet kaut ko vērā. Jā, tad es pievienojāties. Jā, labi, veiksmes visiem. Veiksmīgas dienas, veiksmīgu digitālo dzīvošanos.